Labrīt, draudze! Esiet visi mīļi sveicināti Jēzus Kristus vārdā šajā brīnišķīgā dienā. Un esam pateicīgi par šo mirkli, ka mums ir tāda iespēja nākt šeit šodien, klausīties skaistas dziesmas, kuras uzrunās mūs katru vienu savādāk, ka mēs katrs saskatītu to vadlīniju, pa kuru mums vajadzētu iet ar mūsu dzīvo Kristu. Es vēlos, ka mēs katrs šodien piedzīvotu viņu un izdzīvotu šajā dievkalpojuma laikā, un ka mēs katrs ar smaidu, pēc tam no attāluma samīļotu blakus sēdošu cilvēku un iepriecinātu viņu, ka mēs iestātos viens par otru un būtu patiešām mīloša ģimene. Es aicinu jūs visus, ka mēs esam ģimene un atceramies, ka Kristus mums visus mīl un ka vienīgais ceļš pie mūsu tēva ir caur viņu. Dziedāsim kors. Tagad mēs lasīsim Dievu vārdu, iecelsimies. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa no 4. līdz 8. pantam. Palieciet manī, un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek, es viņā, tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, tos savāc iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko jūs gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Un otrā raksturvieta, Efeziešiem 1, 3, 8. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dieva un Tēva, kas mūsu Kristu ir sveitījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekša mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būtu viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu viņa augstajai žēlastībai
ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņš mums dotā pestīšana, viņa asinis, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Šīs dienas tēma mums ir radīts ar mērķi. Un šīs raksturvietas es izvēlējos, ka patiešām šeit ir pateikts tas, ko mums darīt. Mums ir jāpaliek Kristū un jāieklausās un jāatver acis, jāsaskata un jāatver sirdis un jāpaņem tas, ko šeit raksta Dieva vārds. Iestāsimies cits par citu, lūgsim cits par citu, parādīsim to ceļu, kas ir pakritis, notupsimies viņam blakus, celsimies kopā, iesim to atjaunošanas ceļu, nāksim kopā pie Kristus, izdzīvosim evaņģēliju un būsim par gaismu tam cilvēkam, kas ir blakus, kas nepazīst Kristu. Iepazīstināsim viņu ar viņu, caur saviem darbiem, caur sevīm, ka no mums spīdēt ārā gaisma, un mēs varētu smaidīt un priecāties, ka mēs esam gaisma, un ka Kristus mums dod to gaismu, un ka mēs esam gatavi sekot pie Kristus, pie Tēva. Un šajā brīdī es aicinu, ka mēs dziedāsim 2 kopdziesmas. Yes.
Šajā brīdī es aicinātu svētdienas skolas priekšu šeit. Un Dievvārds saka, laidiet bērniņus pie manīm. Un lai draudze zinātu, ka šodien svētdienas skolā tiks mācīts līdzība par debesu valstību. Mēs lūgsim šeit visus bērnus, visus skolotājus. Un es aicinātu, ka skolotāji ar bērniem paliktu šeit mazliet ilgāk, ka mēs aizlūgsim par jums, par bērniem, un pēc tam mēs lūgsim par skolotājiem. Un arī grieķu valodā skolotājs ir didasku, un tas ir mācītājs. Un viņš ir arī mūsu skolotājs. Mēs lūgsim arī par viņu, iestāsimies pie viņu. Arī draudzes aicinu jūs, ka mēs katrs viens varētu iestāties šodien par skolotājiem, lūgt par viņiem. Lūgt par mūsu draudzes gan iedrošināt, atbalstīt viņu. Un es aicināšu arī priekšā mūsu mācītāju Atvaru, Aivaru, kas man nāks kopā lūgšanās un lūgs par skolotājiem, lūgs par Elmāru. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos par šo mirkli. Es Tev pateicos, ka Tu mums esi devis šo dienu. Es pateicos, ka Tu mums esi devis ieelpot šo gaisu, Tēvs, ka mēs varam būt šajā namā. Es Tev pateicos, ka Tu mīli katru vienu šeit. Šajā brīdī es lūdzos par bērniem, par to prieku, ko Tu mums esi atstājis, Tēvs. Lūdzos arī par svētdienas skolotājiem, par katru vienu, kas iegulda kaut vai niecīgu darbu, vienalga kāds, lai viņš būtu, Tēvs. Bagātīgs svētī, iedrošini, iepriecini un apber ar bagātībām, Tēvs, jo mēs visi esam Tavi mantinieki. Dod to, kas mums ir nepieciešams. Dod svētdienas skolotājiem to, kas ir nepieciešams. Un ņem projām tas, kas traucē. Vadīt bērnus tuvāk Tev, Tēvs. Un šajā brīdī es lūdzos par mūsu mācītāju Elmāru, Tēvs. Tu redzi viņu ikdienas skrējienu. Tu redzi viņu ģimeni. Tēvs, es Tev lūdzos, ka Tu dotu viņam brīvu brīdi būt pie ģimenes vairāk klāt. Iestāties par draudzi, Tēvs. Varbūt nolikt kaut ko malā. Tēvs, esi ar mums šajā brīdī. Ziedē tās skaitas, kas ir Elmāram, Tēvs. Dod viņam to mīlestību, ko Tu līdz šim esi devis, Tēvs. Un par visu es Tev pasakos Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mīļais, dārgais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šodien šajā īpašajā dienā mēs varam lūgt par skolotājiem, par tiem, kas ir mums mācījuši, skolojuši, vadījuši mums dzīvē, stiprini tos, kur jau vairs nestrādā, bet kuriem joprojām sirds ir piepildīta ar mīlestību pret saviem bijušajiem skolniekiem. Lūdzam par tiem skolotājiem, kuru māca vispār izglītojušās skolās, augstskolās, dažādās mācību iestādēs. Dāvā, Kungs, šajā laikā, īpašajā laikā viņiem spēku no augšienes, lai viņi varētu šo darbu, šo sirds darbu veikt arī turpmāk. Mēs lūdzam par tiem, kuri mācās par skolotājiem, lai viņiem šī deksme mācīt vienmēr pieaugtu no dienas uz dienu. Mēs lūdzam Tavu īpašo žēlastību šodien arī šeit stāvot draudzes priekšā par svētdienas skolniekiem, par skolotājiem. Dāvā viņiem šo spēku un mīlestību pret bērniem un nepagurt. Piepild viņus ikdienas ar šo vajadzīgo spēku no augšienes. Mēs lūdzam Tavu īpašu žēlastību arī mācītājiem Elmāram Ļaujiņam. Piepild viņu ar spēku no augšienes, lai viņš varētu šo kalpošanas darbu arī turpmāk veikt. Viņam vajadzīga īpaša žēlastība. Un paldies par tiem, kas ir līdzās, kuri var viņu atbalstīt šajā kalpošanā. Un mēs lūdzam arī par citām draudzēm, par tiem mācītājiem, par svētdienas skolotājiem, kuri šo darbu ir darījuši līdz šim un darīs arī turpmāk. Lai Tava dievišķā žēlastība piepild arī vienu šodienu no augšienes. Āmen. Paldies! Sēdieties, draudze! Ir pienācis arī
liecību laiks. Varbūt kādam ir liecība, varbūt kāds nāk. Ainār, lūdzu. Man nav liecība, bet man ir uzruna. Un vēlos kopā ar jums domāt par Novičoku. Nevis Kovičoku, bet Novičoku. Iespējams, es esmu 3 nedēļas nokavējis. Apsveicu, Viktorija. Paldies. Tas neiet laiku rokā ar presi, bet ko saka Bībele par to? Vai es neesmu Novičoku pārnēsātājs? Lasīšu kādu raksturvietu no 2. ķēniņa grāmatas 4. nodaļas, un tur tā 38. pants un uz priekšu. Un Elijas atgriezās atpakaļ Ģilgalā. Un tanī zemē bija bats. Kad no praviešu mācekļi bija apmetušies pie viņa, tad viņš sacīja savam puisim: uzliec lielo katlu uz uguns un vāri ēdienu praviešu mācekļiem. Tad viens no viņiem izgāja laukā, lai salasītu saknītes, tas atrada meža gurķu stīgas, un no tām viņš nolasīja pilnu klēpi meža gurķu, un viņš tos atnesa mājā un iegrieza ēdienu katlā, jo viņš tos nepazina. Un kad nu tie ielēja tiem vīriem, lai tie ēstu, un tie to ēdienu ēdīja un baudīja, tad tie vīri sāka kliegt un sauca: nāve ir katlā, tu Dieva vīrs, un tie vairs nevarēja to ēst. Tātad no šīs raksturvietas te ir 3 personas. Elīsa, viņa palīgs, puisis, un ir kāda, šis notikums notiek kādā praviešu skolā, un ir bats zemē, mēs lasam, un ir kāds brīvprātīgais entuziasts, kas no visas sirds iespējams izsaucis, varbūt tīnis, augošs organisms, kas grib palīdzēt, kas grib ielikt sevi, kā šodien mēs sakam, labas gribas cilvēks. Un steidzās, un nevienam varbūt neredzot, ar visu savu pārliecību un labu gribu, un izdara tā, kad ir nāve katlā, Novičoka efekts. Ja kas nezinu, tas tāds brīnišķīgs moderns zālīts šodien, bet darbojas tādā pretējā virzienā, nekā tam vajadzētu. Nevis ceļ uz kājām, bet gāž no kājām. Un labu gribot, viņam iznāca šāds efekts. Vai es kādreiz, un mēs lasām, ka tās vīgās gurķu stīgas, kaut kas nepārbaudīts, jauns, bet labu gribot. Ir otrs vīrs šajā stāstā, Elīsas palīgs, kuram tika uzticēts šis ēdiens gatavot. Vai viņš ir vainīgs, viņš nenosargāja? Šodien mēs sakam, varbūt tas bija profesionāls vai oģela. Kā viņš varēja? Varbūt nenosaka varbūt ne pirmo reizi ikdienā to darīja. Varbūt es esmu tas, kas neesmu nosargājis savu dvēseli, skatu, savu ģimeni, savu draudzi no šādiem Novičoka efektiem. Kur es esmu? Un ir vēl kāda lieta. Protams, es gribētu būt Elīsa, kas staigā ar miltiem, kas vienmēr visur varu paspēt, varu būt klāt. Piebērt tos laikā, neutralizēt, lai kas tur būtu iebērts, vai es visur būšu, paspēšu, varbūt, ka es varu brīdināt. Tad ir kāda, ko viņš atnesa, varētu šīs pārdomas beigt. Kurš no šiem 3 esmu es, vai es uzpasēju savu dvēseles draudzes katlu, kad tur nav šis efekts galā. Bet varētu šo stāstu beigt, bet
Te ir tādi vārdi. Tās atrada mežā gurķu stīgas. Krieviski stīgas tādie vītiņi vai kā to nosaukt. Krieviski jušķīs ar ķeņie. Tādas stīgas un šie augi parasti paši neaug. Labi ir, ja šķīpiem saplēsājusi māju, tad viņi nosedz to, pieslienās uz sētām. Vai šī gadījumā, es tā domāju, garīgi, mēs bieži tā kā ķuņingu jauniešu mašīnām to dara. Un noķuņingo vīgos stīgas neesam sanesuši savās ģimenēs, savās sirdīs. Domāsim par to, pārbaudīsim. Nostāsimies tā kunga priekšā, prasīsim, vai es neesmu pārnēsātājs. Lai Dievs mums palīdz nosargāt visus savus katlus, kuros mēs esam, ar kuriem mēs staigājam, brīdināt un neiet tālu no viņiem, nojaust tās briesmas, kas mums varbūt draudz, kurš varētu būt tas, bet šī gadījumā brīvprātīgais un labas gribas pārņemts, izsaucis cilvēks. Pārbaudīsim sevi, ja mēs neesam noviču pārnēsātāji. Paldies! Paldies Aināram par uzrunu. Varbūt kādam ir liecība. Dāna, lūdzu. Draudze, šodien lasījumā bija, ka mums katram jānes augļi, un ja mēs esam pie Kristus, tad viņi arī mums ir. Un es nesen satikos ar kādu jaunu sievieti, kura man teica: Dana, paldies par to, ka tu man palīdzēji ieraudzīt tos augļus, ko mans darbs ir nesis. Un būtībā stāsts ir par to, ka mūsu bebīšu mājā Tukumā atrodas kāda sieviete, kurai ir 40 gadi, un viņa visu, var teikt, savu apzināto dzīvi pavadījusi uz ielas. Un kādu dienu, kad viņa stāvēja ielas malā, piebrauca mašīna, un divas jaunas meitenes teica: vai jūs kāda gribat, lai mēs jums palīdzam izrauties no šādas te dzīves, kādu jūs dzīvojat? Un šī sieviete teica: mani tas tā uzrunā, un es domāju, ja ne tagad, tad kad? Un tālāk viņai kristiešu palīdzība tika sniegta tik lielā mērā, ka viņa pārstāja lietot lietas, kas cilvēkam nav absolūti vajadzīgas, izrāvās no šīs te peļķes, un viņa gaidīja arī bērniņu, un viņa teica: es nevarēju pieļaut, man nav nekādu tiesību izdarīt tā, ka mans bērns pieņems cietumā. Un pēc tam viņa nokļuva pie mums, un tagad viņa jau dzīvo gandrīz 2 gadus, un tiešām ar lūkšanām, un viņa ir izmainījusies burtiski, un tas, ka cilvēks, kas lietojas visu savu mūžu narkotikas un dzērus, ir būtībā zaudējusi visu savu ģimeni, bērnus un tā tālāk, tagad viņa ir jau 2. gadu patiešām tā kā uz eņģeļa spārņiem nesta. Un es domāju, cik Dievs ir liels, un man prieks arī par tām sievietēm, kas strādā, lūk, palīdzot arī, kā saka, sabiedrības padibenēm, kā mēs to saucam, un uzvara pieder Kristum. Paldies Danai par brīnišķīgo liecību. Mēs dzirdam katru reizi, cik svarīgi ir lūkšana, ka lūkšanai ir spēks, un kā Dievvārdā rakstīts ir cits par citu,
Ļoti daudz reizes rakstīti šie vārdi. Iestājieties cits par citu, lūdziet cits par citu, izsūdziet cits citam. Šajā brīdī es aicināšu koru dziedāt. Šajā brīdī, kā šajā dziesmā vārdi saka, ar mums var kaut kas notikt. Ieklausīsimies tajos vārdos, ko mums runā Zelmārs, mūsu mācītājs. Atvērsim ausis, piedzīvosim to, uz ko mūs vadīs. Un saskatīsim to gaismu, pa kuru mums iet. Paldies! Nu, ko, mīļie, esiet mīļi, sveicināti Jēzus Kristus vārdā, un ir, jāsaka, jauns gads ar jaunām iespējām. Mums šis jaunais gads draudzē, kā daudzām citām draudzēm, droši vien ir mērāms līdz pandēmijai un pēc nosacīt pandēmijas, jo pēc pandēmijas tad mēs esam daudz ko te mazliet pārkārtojuši un arī vadīšanā, kā jūs redzat, ka arvien vairāk
kādi cilvēki, kas mums vada, un mācītājs vai runātājs saka svētrunu, un blakus ir kāds, kas vada visu dievkalpojumu. Un arī citas izmaiņas, kad mēs ienākam sevišķi mazajiem, tad uzreiz ir pīrāgu smaka vai smarža, piedodiet, jā, smaka būs cita. Smarža, jā, pīrāgu smarža. Un citas izmaiņas, tādas pozitīvas, arī remontdarbi, bet pāri visam ir labi redzēt tomēr tās izmaiņas mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs, mūsu vārdos. Un ārēji jau reizēm jūs šeit ienākat, es šeit ienāku, ārēji varbūt viss ir labi, bet bieži vien kas notiek tajā sirsniņā, kādas pārmaiņas tur notiek, kādas izmaiņas, to mēs tā nemaz neredzam, ja Dievs neatklāja. Un šodien domājot par tēmu, tad kādēļ es dzīvoju virs zemes, tas ir tāds iesākums arī tam, ka mēs sākam 40 dienas ar mērķi, trešdien mēs 6:30 šeit pulcējamies, tie, kas vēlās iet cauri tādu kursu un satraudzībām pabūt kopā, lai vairāk iepazītu to nozīmi, gan Dieva nozīme mūsu dzīvēs, gan attiecību nozīme, draudzes nozīme un jēgu, kāpēc mēs šeit uz zemes esam. Patiesībā jau tāds jautājums mani vienmēr ir nomocījis, un pravietis Jeremija 20. nodaļa 18. pantu saka, kādēļ man bija jānāk no mātes miesām pasaulē, lai redzētu grūtumus, sirds dēstus, pavadītu savus mūža dienas ar kaunu. Un es arvien vairāk sastopos ar cilvēkiem, gan šeit Latvijā, gan visur pasaulē, ka ir cilvēki, kuri patiešām par to dzīvi cīnās un piedzīvo vienas nebūšanas pēc otrām un visādi izaicinājumi, un tad viņiem ir šie jautājumi. Kāpēc man šai zemē vispār būt ar kādu mērķi, vai tad vienmēr ciest? Un tad, kad cilvēkiem, kuriem iet labi un reizēm nokļūst grūtās situācijas, arī uzdod to jautājumu, kur tad ir tas Dievs? Bet, ja Dievs mūs ir radījis pēc savu tēlu un līdzības, tad ir jautājums mums, vai mēs esam pie tā kunga, kurš ir radījis pēc savu tēlu un līdzības, vai mēs pie viņa nākam atpakaļ, vai mēs saprotam, kā pie viņa atpakaļ atnākt, jo mēs esam grēcīgi cilvēki un mēs, jeb starp mums, starp mani un Dievu kaut kas šķir, tas ir grēks, tā ir plaisa, kā šo plaisu izlīdzināt, un šie jautājumi bija mani. Šie jautājumi bija daudz, un es domāju, viss ir labi, izdzīvošu, izsitīšos, visādos veidos, kaut ko saorganizējušu, salikšu, un tomēr tas lielais nemieris iekšpusē, un 22 gados tas īpašais, priekš manis īpašais tāds mirklis un brīdis, ka kāds man uzaicināja uz baznīcu, tur es dzirdēju mācītāju uzrunu, svētrunu, kas mani uzrunāja, un tieši kas man uzrunāja, tas bija Kristus. Ka Kristus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Kristus ir tas, kas tev var piedot grēkus. Un tas man tā aizskāra, kad es šo vēsti pieņēmu savā dzīvē. Un tas izmainīja arī manu skatu, kāpēc es šeit uz zemes esmu atnācis, kāpēc es te dzīvoju. Un tas mērķis bija tad man skaidrs, lai atklātu, lai Dievs man atklātu glābšanas vēsti, mūžības perspektīvu iedot. Un es šo mūžības perspektīvu sniegtu tālāk citiem, pasniegtu, parādītu, atklātu. Un tā arī līdz šodienai tā mēģinu parādīt un atklāt šo mūžības perspektīvu. Pats palikt Dievu tūmā un rādīt arī citiem. Un kāpēc tu dzīvo šīs zemes, lai būtu laba mamma, tētis,
vecā mamma, lai tu varētu nodrošināt saviem bērniem, mazbērniem kaut ko materiālu atstāt, kādu labu mājiņu, dzīvoklīti, vai vienkārši labu izglītību palīdzēt nodrošināt, un vēl kaut ko tādu materiālu vērtības, paskatītos un dotu tiem cilvēkiem. Bet liekas, ka pati svarīgākā lieta, ko mums šodien būtu citiem jāatstāj, tās ir mūžības vērtības. Un gan mūsu bērni, kuri varbūt ne visi tā saprot, ka Kristus ir viņu glābējs, ne visi ir piedzīvojuši varbūt no mūsu tuviem cilvēkiem, ne visi dzīvo pēc Dieva likumiem, un reizēm mums sāp sirds par to, un ļoti sāp sirds, un lūdzam un meklējam, bet mums jāturpina lūgt un jāturpina gaidīt, lai Dievs savu darbu dara. Mums nebūtu jāapstājās, neatkarīgi no apstākļiem, tajā lūkšanā par mūsu mīļiem cilvēkiem, tajā attieksmē, lai mēs turpinātu pasludināt labo vēsti, saprotamā veidā, ar darbiem kāds ar vārdiem, par to, ka Kristus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Tiešām Kristus ir vienīgais. Ir daudz dažādi dievi, bet Kristus ir vienīgais, kas var piedot grēkus. Vienīgais, kas var dot mūžības perspektīvu pie Tēva mūžībā. Un tas mums ir jāsaprot. Bet bieži vien mums ir savi mērķi, nodomi, reizēm tos ļoti veiksmīgi mēs izpildam, bet vienmēr tas jautājums, vai es esmu ar to kungu, vai man ir attiecības ar to kungu. Un pēdējā laikā gan man jādomā par to, tie, kas stāv pielūko, ka nekrīt, ka bieži arī šis vārds, ka pēdējie var būt pirmie un pirmie var būt pēdējie, kad mums iesāktais ceļš ar Dievu, kad mēs esam viņu piedzīvojuši, šo Kristu savā dzīvē. Mums ir jāturpina. Šī dzīve, kā sportistiem, viegalieti, kā var salīdzināt krosa distancē, tas ir maratons. Mūsu dzīve ir tāds, nevis 100 metrus skrējiens, bet tomēr daudz ilgstošāk. Un tad it kā sākumā mēs labi sākam, bet kā mēs noslēgsim. Un bieži pa vidu tu neredzi tos cilvēkus, kā tad viņi attiecības veido ar Dievu. Bieži mēs redzam tikai aizberga ārējo vai augšējo daļu, kā viņi runā ar cilvēkiem, kādas viņu attieksme pret grūtībām, lietām. Tur tad mēs varbūt reizēm izdaram secinājumus. Bet Dievvvārds mums arī atgādina par pirmo jautājumu, vai tiešām Dievs ir tavā dzīvē. Lūkas 12 no 16. panta jums daudziem pazīstams stāsts vai līdzība, ko Kristus stāstīja. Viņš stāstīja tiem līdzību, Kristus. Sacīdams, kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt. Viena superīga problēma uzņēmējiem. Viņa biznesa palielinās un paplašinās, un viņš var daudz ko atkal iegādāties. Un viņš turpināja. To es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus, uzcelšu lielākus, tur savākšu visu labību un mantu un sacīšu savai dvēselē. Dvēsele, tev ir liela krājuma uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies, bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Šeit nav runa par to, ka mēs nevaram būt arī bagāti šajā pasaulē, bet mums ir ļoti svarīgi saprast, uz ko mēs liekam savu cerību, kas mums ir svarīgāks, dārgāks, uz ko mēs visu laiku fokusējamies, un vai mēs esam pirmkārt bagāti Dievam.
Arī Amerikā esmu ticies ar kādiem tiešām bagātiem cilvēkiem materiāli, bet arī ļoti bagātiem savā dvēselē, attiecībās ar Dievu, un ļoti daudz viņi ir un joprojām kalpo, palīdz, un arī šeit, protams, ka mums ir svarīgākais, un to reizēm tā grūti pieņemt, ka svarīgākais ir būt bagātam Dievā, lai mums šīs attiecības ar Dievu būtu pilnvērtīgas, ka mēs zinām, ka Dievs mums palīdz, atbild, un ar reizēm, kad mēs lūdzam un viņš klusē, mēs zinām, ka viņš ir, un viņš īstajā laikā un brīdī atbildēs un palīdzēs, ka mēs šīs attiecības veidojam tā, ka mums ir svarīgi būt draudzē šajā vietā, lai saņemtu, lai no saņemtā pēc tam dotu kaut ko tālāk, kalpot ar tām spējām un dāvanām, ko Dievs mums ir dāvājis. Un vienmēr pārbaudām savu sirdi, vienmēr pārbaudām, vai mēs esam attiecībās ar to kungu, vai Dievs ir mūsu dzīvē, vai tomēr kāds elks, kāda lieta, manta ir nostājusies šodien priekšā mūsu kungam, glābējam, pestītājam, un tad nav vairāk šis Kristus piedzīvojums, šis miers ir pazudis, un ir tikai vieni uztraukumi, un, protams, arī tad nepareizas rīcības, nepareizi vārdi. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka mēs mācamies paļauties uz to kungu. Un otrā lieta, ja Dievs ir tavs radītājs, un ja mēs saprotam, ka Jāņa 14:6 es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un ka neviens netiek pie tēva kā vien caur mani, tad ja Dievs patiešām ir mans radītājs, un mēs viņu esam iepazinuši, tad mācamies ar viņu dzīvot. Mācamies saprast, kā tad mums šīs dienas vadīt, un kas mums varētu palīdzēt vairāk parādīt, kur mēs kļūdamies, parādīt, kā mums pieaug Dievā, kā mums tad novilkt to veco cilvēku un uzvilkt jauno. Un tāpēc ir ļoti labi, ka mēs iesākam šo arī studiju trešdienās un arī citās dienās. Sieviešu grupiņa būs citās dienās, un varbūt vēl kāda grupiņa būs citās dienās, bet tā trešdienās 6:30 vakarā, ka mēs iesāksim Bībeles studijas, dzīvot ar mērķi, 40 dienas, kur šis materiāls un arī šīs savstarpējās mūsu attiecības novedīs pie tā, ka mēs varēsim vairāk un labāk saprast, kā ar Dievu dzīvot, kas mums jādara. Un tad, kad mēs ar Dievu dzīvojam, tad tā mūsu attieksme, mana attieksme, es tik ļoti nefokusēšos uz ārējām lietām, krīzēm, problēmām. Es zinu, ka tik daudz kristiešu šī pandēmija marta sākumā, kad izsludināja arī valdība, kad būs citi noteikumi, kā mums dzīvot, un arī draudzes tas skāra, arī dievkalpojumu apmeklētību tas skāra, daudz izmaiņas, un daudz uzņēmēji jau bankrotēja, nespēja vairāk maksāt savus maksājumus, daudzas pārmaiņas, un ienāca arī kristiešos liels tāds nemiers, bailes, neziņa, kas būs tālāk. Un ja mēs pareizi savas attiecības ar Dievu vedam, būtu labi, ka mēs šodien, es teiktu, šodien ir ļoti labi apstākļi kristiešiem, lai viņi meklētu Dievu, lai viņu pasludinātu Kristu citiem, lai viņi parādītu ar savu piemēru Kristus mīlestību. Būs laiki, kur patiešām būs grūti laiki, ko Jāņa atklāsme ļoti skaidri parāda, kristiešu vajāšanas, un tādi laiki ir bijuši pasaulē un joprojām kaut kur daudzās pasaules vietās ir kristiešu vajāšanas, un kur kristiešiem ir ļoti, ļoti grūti. Un tāpēc šīs attiecības ar Dievu mūsu attieksmē ir ļoti svarīgi
parādīt. Un Jesaja saka 44:2. Tā saka tas kungs, kas tev radījis un tev veidojis no mātes miesām, un kas tev palīdz. Nebīsties. Tas vārds nebīsties Bībelē diezgan daudz sacīts, rakstīts. Nebīsties. Neatkarīgi no krīzēm, no situācijām, kādas būs rītdien. Ja tu esi ar to kungu, tad tavai attieksmēm jābūt tādai, ka tu ar tādu mieru un gudrību pieņem lietas. Un tu nebīsties. Mans kalps Jēkab, es esmu tevi izredzējis, un ja Dievs mūs ir izredzējis, mēs nebīsimies, mēs iemācīsimies pareizi lietas pieņemt, un tā nav vājība vai tā nav kaut kāda bēgšana no problēmām, bet tā nebīšanās parādīsies mūsu raksturā, mūsu attieksmē, mūsu vārdos pret cilvēkiem, situācijām, un mēs vēl daudzus iedrošināsim. Vēlreiz tas mazais piemērs no Ukrainas brāļiem, kuriem nogalināja paši tuvākos cilvēkus, dēlus, draudzes diakonus. Un tai sākumā 14. gada jūnijā viņiem bija milzīgs šoks. Viņiem bija liela ticība, ka vēl pat 2 mēneši, kamēr viņi meklēja savus tuvus cilvēkus, viņi viņus atradīs. Tad, kad viņi viņus atrada un saprata, ka viņi ir tiešām nomiruši, kad vēl viņus atrada un saprata, ka viņi ir ļoti spīdzināti un nogalināti nežēlīgi. Vienkārši tikai tāpēc, ka viņi uzticējās Kristum. Tas bija šoks tuviem cilvēkiem, bet tas viņus nesalauza. Un šis vārds arī mazliet savādāk par nebīšanos. Tas viņus uzrunāja. Viņi teica, ja mēs uzticamies Dievam, Dievs mūs nekad neatstās un dos atkal no jauna spēku izpildīt to uzdevumu līdz galam, lai kāda arī situācija nebūtu. 139. psalms, 16. pants. Tavas acis mani redzēja. Tātad Dievs mūs vēro, viņš redzēja, un kā šeit sacīts, kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas jau noteiktas, ka to vēl nebija neviens. Jau no ieņemšanas brīža Dievam ir priekš tevis kāds plāns, un tā paskatoties atpakaļ arī uz savu dzīvi, es esmu Dievam tik ļoti, ļoti pateicīgs, kā viņš ir vienkārši izrāvis, izredzējis un ielicis, un iedevis kaut ko. Kā es to lietoju un pielietoju, reizēm labāk, reizēm sliktāk, esmu tiešām pateicīgs draudzēm, jums šobrīd draudzēji, Golgātas draudzē par aizlūgšanām un par to iespēju, ka es varu kalpot šeit mazliet armijā, Latvijā un vēl daudzās vietās pasludināt Kristu. Reizēm man tas galīgi neizdodas, un reizēm galīgi man neklausa, un reizēm dažādi apvaino, reizēm dažādi citi apstākļi, un tomēr man vienmēr Dievs iedrošina nebīsties. Turpini un nebīsties. Varbūt, ka tas tev ar tā iedrošinās. Neskaties uz ārējiem apstākļiem. Un šodien jau atkal, kad pandēmija mazliet aiz muguras un nezinu atkal daudz apstākļi, kādi būs tad uz priekšu arī šīs pandēmijas apstākļu dēļ, kas te notiks, vai atkal kaut kā neaiztaisīs ciet. Tomēr cilvēki ar to bailes, nedrošība nav tik liela, kā tas bija marta sākumā. Tā panika nav tik liela šobrīd. Un pat daudziem cilvēkiem ir ienācis tāda, ja mēs to izturējam, tad visu izturēsim, tad varbūt mazliet vieglprātība, bet ar Dievu patiešām mēs visu izturēsim. Un viņš nekad apstākļus mums nedod tādus, lai mūs salauztu. Viņš dod tos apstākļus, lai mēs pārvarētu savas bailes, lai savu nedrošību, lai cīnītos ar tām savām problēmām dzīvē, tiešām cīnītos, tiešām atzītu. Un te mums jābūt
atklātībai pret Dievu, te mums jābūt atklātībai vienam pret otru, reizēm pret uzticamiem cilvēkiem, lai viņi varētu par mums aizlūgt, jo Jēkaba vēstule mums saka, ja kāds starp jums ir slims vai nevesels, tad lai mācītāji nāk un aizlūdz par jums, vai izsūdziet citam savus grēkus. Reizēm mēs, kristieši, mākam labi noslēpt kaut kādas problēmas, bet Dievs jau visu redz, viņš vēro mūs, un tāpēc mums reizēm ir jāapstājās sevi, jāpārbauda, reizēm jāatvainojās, un jāprasa Dievam no jauna spēks. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, Pāvils 2. korintiešiem 5. nodaļa atgādina, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Tas ir tas galvenais faktors, kāpēc es nebīstos, ka Dievs man ir sagatavojis mājokli mūžībā, un es šodien nedzīvoju tad vieglprātīgi, bet katrs solis tiešām ir ar Dievu pārdomāts, izlūgts, un prasīts no Dieva virziens, kādā veidā būtu jādzīvo, kā jāstrādā, lai šo mūžības vērtību nepazaudētu pats un parādītu citiem. Tātad mana rīcība būs tāda, ka es negrābšu tikai sev, es nedomāšu tikai par sevi, bet es paskatīšos plašāk, kur ir vajadzīga palīdzība. Paldies draudzēji par to atbalstu un noteikti turpināsim. Šobrīd mazliet ir apstājies. Šogad esam pieņēmuši lēmumu nebraukt vairs uz Ukrainu, bet nākošā gadā jau ar janvāri atkal brauksim. Kravas jau ir sagatavotas un noliktas, bet arī jūsu atbalsts, arī jūsu ziedojums šīm atraitnēm un karavīriem būs ļoti, ļoti nepieciešams. Un varbūt tās, ka jūs varat tā pakāpeniski par kādu eiro atkal atlikt uz to janvāri krāt, lai jau janvārī, kad es braukšu, vai ieskaitīt speciāli ziedojumu draudzei priekš Ukrainas darba. Un tad jau mēs arī atraitnēm pārskaitīsim kādam fondam uzticamam, kas strādā ar atraitnēm. Vai vienkārši atlieciet līdz janvārim, lai mēs varētu ar savu rīcību parādīt, ka mums nav vienalga, kas notiek Ukrainā, kā viņš šos cilvēkus apspiež, un ka mēs varam caur tiem sliktiem apstākļiem vēlreiz kaut kā mazliet parādīt, ka Kristus ir visur. Ka Kristus grib glābt cilvēku, ka grib caur tiem apstākļiem atkal iedrošināt un stiprināt. Psalms 3.11. Bet tā kunga padoms pastāv mūžīgi, un viņa sirds nodomi ir spēkā uz audžu audzēm. Tā ir liela svētība, ko es redzu no paudzes uz paudzes, ko ticīgi cilvēki atstāja. Šī garīgā bagāža, šis Dievu vārds, šī lūkšana un aizlūkšana, neatkarīgi kā pēc tam mūsu bērni, mazbērni dzīvos, uzvedīsies, tomēr tā mana ticības dzīve. Un tad, kad Dievs mani aizaugs mūžībā, es ticu, ka tā mana lūkšana paliks un arī kādi darbi, kādi vārdi paliks cilvēkiem, maniem tuviem cilvēkiem, draudzēm, paliks uz paudžu paudzēm, kā svētība. Un tāpēc mums, pirms mēs kaut ko darām, kaut ko rīkojamies, kaut kādus lielus vai mazus lēmumus gribam pieņemt, lūdziet Dievu, prasiet Dievam padomu, sagaidiet no viņa padomu un tad rīkojieties. Un mūsu valodā arī tas būs tas, kā mēs esam dzīvojuši un kāpēc mēs dzīvojam virs šīs zemes, un vai Dievs ir ar mums, mūsu valodā ļoti parādīsies. Jāņa 17.23. Es viņos, un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka tu esi mani sūtījis, un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis.
Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis, lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu mani esi mīlējis pirms pasaule bija radīta. Pirmkārt, šī vienprātība, to cilvēki gribētu no malas redzēt. Mums, kapelāniem, ir izaicinājums no dažādām konfesijām, mēs esam kopā un kalpojam priekš karavīriem, bet iekšpusē reizē mums nav pilnīga vienprātība. Tāpēc, ka dažādas tradīcijas, dažādi uzskati un mācamies, slīpējamies un saprotam, ja nebūs starp kapelāniem vienprātība, ko tad mēs gribam prasīt no citiem. Un arī draudzē. Mums šeit ir dažādi uzskati, jādzied tā, vai jāstāv kājās, vai nav, vai kādas citas lietas, bet mums draudzē, kāpēc mēs šeit dzīvojam uz zemes, ir svarīgākais glābt grēcinieku, glābt to kaimiņu, uzrunāt to kaimiņu ar savu vārdu, ar savu rīcību, ar savu attieksmi, un viņi vēro. Un mums ir katru dienu jālūdz par viņiem un jāparāda tā mīlestība, lai Dievs atklāja, kā mēs varam uzrunāt, kā mēs varam palīdzēt, jo cilvēkiem šodien ir arī šeit apkārt, kas dzīvo simtiem. Viņiem ir daudz izaicinājumu, daudz problēmas, daudz sāpes, bet kā mēs iestājamies? Ja mēs ķildojamies savā starpā, ja mēs visu laiku bakstamies, visu laiku esam neapmierināti, kā tad Dieva gars mūs var savienot? Kā tad mēs varam vienprātībā kādas lietas izlūgt? Kur 2 vai 3 ir jūsu vidū vienā prātā, Jēzus saka. Nevis kur 2, 3 un nav vienā prātā un visu laiku kurn par to un to. Nevarēs Dievs atbildēt uz lūgšanu par īpašu cilvēku grēcinieku, lai viņu glābtu. Te tie grēcinieki ienāks un paskatīsies uz mums un teiks, ziniet, viena liekuļa mēs tad vien esam, ja? Bet reizēm arī tā teiks, bet ja mēs tā patiesi Dievu meklēsim, tad mūsu valoda būs pilnīgi savādāka. Strīdos neiesaistīsimies, meklēsim, būsim gudri, kā palīdzēt cilvēkiem. Ja arī ir smagas un nopietnas problēmas, kā runāt, tad arī rīkosimies pareizi un atradīsim veidu, kā atgādināt par grēku, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, lai viņi nāk atpakaļ pie patiesības, un Dievs saka, tas ir svētīgs darbs. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, kaut to mēs arī piedzīvotu, kā psalmis saka, saldāka nekā medus manām lūpām. Un vēl tālāk, no tavām pavēlēm es mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus. Kaut tas pavadītu mūsu dzīvi, ka mēs mācamies no Dieva vārda, ka mēs neatkarīgi no apstākļiem, mēs meklējam Dievu tuvumu caur Dievu vārdu, mēs lasam Dievu vārdu, papildus, ja ir iespēja un laiks, lasam arī grāmatas par Dievu cilvēku liecībām un citas labas grāmatas, bet pirmkārt, ka mēs Dievu iepazītu caur Dievu vārdu. Mērķis pāri visam, kāpēc mēs dzīvojam šīs zemes, ir pagodināt Dievu ar visu, ko viņš mums ir devis. Iebs, kurš Bībelē ir tā labi parādīts, kā viņš gājis cauri kādām grūtībām, kad pēc smagā trieciena, kad pazaudēja pilnīgi visu, izņemot sieviņu viņam tika atstāta. Bērni, manta, veselība, viss tika pazaudēts. Iebs 1:21 sacīja, kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu. Tas kungs man bija devis, tas kungs ir ņēmis. Tā kunga vārds, lai ir slavēts. To nevar pateikt cilvēks, kurš tikai pazīst Dievu, bet tā nav iepazīmis viņu. Kaut arī vēlāk viņš saka, es zinu, ka tu visu spēji un tev nav nekāds nodoms neizpildāms,
Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojas Dievu padomu? Es esmu runājis, Ieps 42, 42. nodaļā, 3. pantā tagad lasu, saka, bet man nebija pareizas izpratnes par lietām. Tātad reizēm Dievs pieļauj tos smagos apstākļus, un viena no lietām, kāpēc viņš to pieļauj, viņš pieļauj arī kļūdas tavā dzīvē, lai tev mācītu, iepazīt viņu, to kungu, tā no sirds, un nebeidz no viņa prom. Citādi būs kā Jonam, zemūdens taksometrs varētu paķert un aizvest tevi atkal uz noteiktu vietu un izlaist ne tādā skaistā izskatā, bet nebeidz tajos apstākļos, bet raudi, izkliedz savu sāpi, sameklē kādu drošu padomu no kāda cilvēka, lai viņš ir blakus, un palīdz vienkārši ar aizlūgšanu un saņem no Dieva tādu spēku, mieru un atceries nebīsties. Un tad, kā Ieps tajos grūtajos apstākļos sacīja, tā kunga vārds, lai ir slavēts. Tā ir tā pamata lieta. Tad, kad mēs Dievu vārdu neizlaižam no savas ikdienas un lasam, Dievu vārds arvien vairāk un vairāk paliks mūsos. Es eju gulēt bieži vien, es uzlieku uz austiņām kādu svētunu, kādu mācītāju svētunu vai Dievu vārdu uz austiņām, un tad tas Dievu vārds man iestrādājās, un no rīta atkal pamostos, kādas lietiņas es atceros, kādas lietiņas es pārdomāju, un tādā veidā ir labi dzīvot. Un noslēgšu ar Kolosiešiem 1.16. Viņā radīts visas lietas debesīs un virs zemes. Viņā, mūsu kungā. Kaut mēs to izprastu. Redzamās, neredzamās, troņi, kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Lai Dievs palīdz mums, ka mēs saprotam, ka mēs esam radīti tāpēc, lai mēs pagodinātu viņu. Mēs esam radīti tāpēc, lai mēs varētu stāstīt par viņu citiem. Mēs esam radīti tāpēc, lai šo dzīvi nodzīvotu ar mūžības perspektīvu. Āmen. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šo mirkli, brīdi, laiku un aizskari vadi savā žēlstībā ikvienu. Un ļauj mums šodien cilvēkiem nesatraukties, par ko nevajag satraukties, bet ļauj mums satraukties tiešām par mūsu dvēseles stāvokli. Ļauj mums vairāk iepazīt Tevi, nevis satraukties par ārējām lietām, kas ir notikušas, un uzdot jautājumus Dievam, uz ko viņš tāpat neatbildēs, bet vienkārši caur visām lietām, kam ejam cauri, pozitīvām, negatīvām, veiksmēm, neveiksmēm, palīdz mums palikt pie Tevis un vienmēr atcerēties, ka Tu, kungs, vienmēr saki nebīsties, turpini, paliec manā tuvumā, lasi vārdu, piedzīvo manu tuvumu caur Svēto garu, un Dievs dos mums gudrību, kā iet tālāk un kā palīdzēt, kā iedrošināt. Aizskar tos, kuri ir slimi, neveseli, aizskar tos, kuriem ir vajadzības un tādu iedrošinājumu šodien vajadzīgs saņemt. Aizskar, kungs, kuriem nav cerība, kuriem ir kādas bailes un nezina par kādām lietām. Aizskari, nomierini, dod skaidrību, dod kādam atkal piedzīvot tādu finansiālo arī svētību savā dzīvē, un kādu atkal vienkārši iedrošina un stiprina, un par visu Tev gods, slava un pateicība. Āmen.
Ir pienācis laiks ziņojumiem. Ziņojumos, kā jau katru pirmdienu, 18. ir lūkšanas vakars. Ja nevarat ierasties, tad sūtiet, līdzdaliet, rakstiet, zvaniet, lai mēs varam aizlūgt par tām vajadzībām, kas ir jums. Izsūdziet citam tās sāpes, kas jums ir, lai mēs varam iestāties par jums un būt ar jums kopā. Lūdzēja pulciņš to vēlas, un Dievs to vēlas, ka jūs izsūdzat citam. Nebaidīsimies, kā mācītājs runāja šodien, nebaidīsimies stāstīt par sāpēm, par priekiem, par laimi, par mīlestību. Parādīsim ar sevi to gaismu, to ceļu, smaidīsim viens otram. Pasmaidiet viens otram. Cik brīnišķīgi. Man ar piestāvot smaids, man saka. Man biežāk jāsmaida. Smīdniet mani. Tad mums ir 18. šomēnes datumā ir draudzes svētki. Sludinās Edgars Mažis no Agenskalna Baptistu draudzes un vadīs Elmārs Pļaviņš, mūsu mācītājs. Tad mums ir 7. datumā novembrī ir svētīšanas dievkalpojums. Visi, kas vēlas atjaunoties Kristū, ir aicināti, un ne tikai, kas vēlas pieņemt Kristu. Aiciniet līdz cilvēkus. Runājiet ar tiem cilvēkiem, sagatavojot viņus tam mirklim, tam brīdim, ja viņi vēlas pieņemt to kungu kā savu pestītāju. Nebaidieties, kā mācītājs teica, nebaidieties uzrunāt, iestājieties par tiem cilvēkiem, vediet viņus uz šejieni, aiciniet viņus un nebaidieties. Tad mums arī 13. decembrī ir kristības, 2 kristību kandidāti uz doto brīdi ir. Ja kāds ir saņēmis aicinājumu sev sirdī kristīties, tad lūdzu nākiet pie Elmāra, pie manī, pie Bruņa, pie Kestuta, pie Alfona arī piesakieties, pie diakoniem, lai mēs varam ar jums izrunāties
un palīdzēt un lūgt par jums un sagatavot jūsu sirdis tam brīdim. Šajā brīdī aicināt arī priekšā Zigmāru Atvaru, kurš pastāstīs arī par Riku Vorenu, par mērķi. Labs rīts visiem! Mēs esam viena no draudzēm, kas atsaucoties Latvijas Baptistu draugu savienības iniciatīvai, turpmākās 40 dienas mēģināsim būt tādā garīgā izaugsmē. Tas pamatmērķis būtu, kad balstoties uz vienu grāmatu ar nosaukumu Mērķtiecīga dzīve, tie dalībnieki, kas gribētu, un es jau esmu sūtījis WhatsApp mūsu draudzes grupā, bet tie, kas varbūt nav tur, WhatsApp grupā var pieteikties, vēlreiz mēģināšu izstāstīt tās apmācību mērķi. Tad mērķis būtu tāds, ka katrs dalībnieks lasa grāmatu pa vienai nodaļai dienā, tā 40 dienas, viena nodaļa apmēram 4-5 lapspuses. Kādam jums šī grāmata jau ir uz aicinājumu, vai kādam ir otrs eksemplārs, un tas būtu gatavs kādam iedot īsti atsaucību nebija. Šo grāmatu var iegādāties Lažplaša ielā 37, kristīgā grāmatu izdevniecībā Amnis. Tātad katru dienu cilvēki lasa, reizi nedēļā notiek svētruna, kur tiek teikts par kādu no tām lielajām tēmām, un paralēli arī svētdienas skolā ir materiāli sagatavot, un kaut arī svētdienas skolā ir jau kāda iestrādāta programma, bet mēģinās arī nedaudz iekļaut arī tos jautājumus. Un reizi nedēļā dalībnieki, kuri vēlas, un šis vienmēr ir piedāvājuma variants. Nevienam neko nepiespiež, tie, kas vēlas. Mūs tā iecer, ka tie, kas vēlas, tad pa trešdienām mēs sanākam kopā. Sieviešu grupas mērķis būtu, kad sanākšana kopā būtu par pīkdienām katru otro pīkdienas vakaru. Sieviešu grupu vada gan Gita, gan Kristīne. Tie, kas gribētu pieteikties vai no trešdienām, vai uz pīkdieniem, lūdzu pieskatieties pie manis. Ja jūs esat sievieti un jūs gribat katru otro pīkdienu, ejiet pie Gitas un Kristīnas, un viņi jums izstāstīs tās detaļas. Bet tie, kas pa trešdienām, tātad šo trešdienu mums būs pirmā tikšanās reize, tie, kas ir atsūtījuši, ir salīdzinoši maz līdz šim, tie, kas gribētu piedalīties. Bet līdz trešdienai vēl laiks, atnāciet, skatieties atmosfēru. Varbūt tās ir reizes 6 nedēļas, kur ir vērts ieguldīt. Un ko mēs tajās trešdienās mēģināsim darīt? Tātad cilvēki, kas atnāks, mēs pārunāsim. Viljams būs pamatā kā vadītājs. Ja būs vairāk cilvēki, mēs sadalīsimies vairākās grupās. Ja kāds trešdienā netiek, bet viņš gribētu Zoomā pievienoties, sakiet. Ja jūs nesakiet, es nevaru uzminēt. Ja jūs gribat, jums jāizrāda iniciatīva. Ja jūs gribat pievienoties Zoomam, sakiet, es uztaisīšu, kad mēs jūs pielāgojam. Un ko mazā grupa darīs? Tātad mazā grupa pārnās tos materiālus, ko katrs ir lasījis. Mazā grupa kopīgi noskatīsies video materiālu, kas arī ir publiski pieejams LBDS mājaslapā. To jūs jau kurš redzat. Patreiz jau ir pieejama pirmās nodarbības ilgums mēram 15 minūtes. Un pēc tam mazā grupa pārunās šo video noskatīto materiālu un arī aizlūks viens par otru. Tā, kad šajā trešdienā pulkstenis 18:30 mēs tiekamies šeit. Ja jūs esat sievieti un jums neiznāk pīkdienā katru otro tikt, jūs varat nākt uz trešdienu. Pilnīgi brīva izvēle. Kad jūs nākat, būtu labi, ja jūs gribētu pievienoties vai trešdienās vai pīkdienās, kad jūs dotu ziņu man. Elmārs ir prasījis man, lai es esmu šo 40 dienu apmācības materiālu koordinators. Būtu labi, ja es arī to zinātu. Jo mums ir materiāli un mēs gribam saprast to cilvēku plūsmu, kas mums ir. Tā, kad esiet atsaucīgi, ja ir grāmata, lasiet, sākam lasīt no šodienas. Ja nav grāmata, mēģinām viņu dabūt un lasīt no grāmatas iegūšanas brīža. Mēģinām reizi nedēļā tikties. Un, protams, ja jūs netiekat trešdien vai pīkdien, ja jūs netiekat Zoomā, vienmēr jūs varat lūgt. Un katru dienu lūkšanas arī par tiem dalībniekiem, kas iet šīs 40 dienas, nekad nav pa daudz. Tā, kad katrs var kaut ko darīt, sliktākā gadījumā lūgt.
Mēs esam pateicīgi visiem tiem, kas palīdz visu šo projektu gan tehniski izveidot, gan koordinēt. Kādam tur vienmēr jābūt apakšā, lūdzam arī par viņiem. Un pēc 40 dienām jau redzot kopīgi Latvijas Baptistu draugu savienības draugu tādu kopskatu, kā tad draudzēm ir bijis. Es nevis ticu, bet es zinu, ka būs rezultāti un būs daudzas liecības, ka tas ir bijis svētīgs laiks, kad mēs varējām ne tikai paši, tie, kas būsim dalībnieki garīgi augt, bet ka mēs varēsim būt arī pēc tam iedrošinoši arī citiem kalpot. Lai Dievs katru svētī, un es esmu pieejams, nāciet, prasiet jautājumus, nesatieciet šodien, zvanat, mēģināšu maksimāli, cik vien labi palīdzēt. Lai Dievs katru svētī. Paldies! Sveicināšu arī Arvīdu, lai pastāst par pasākumu, kas ir paredzēts šodien, vakarā, šeit 17. mūsu draudzē. Labdien, draudze! Izmantojiet iespējas, kuras šeit var izmantot, dziedāt korī, nākt trešdienās uz šo 40 dienas ar mērķi apmācību. Es domāju, tā ir lieliski iespēja, bet negaidot trešdienu, pavisam tuvu, pēc jau principā 5 stundām, jums ir iespēja nākt šeit un piedzīvot skaistu mūziku, piedzīvot skaistu kameru mūziku, ko izpildīs 2 lieliski mākslinieki. Pēters Ozoliņš, kur jūs jau varbūt jau zinat, un esat redzējuši šeit priekšā spēlējot, pie mums ciemojoties, kurš ir lielisks čelists, labs draugs un cilvēks, kurš savu sirdi ir nodevis Kristum. Par to es esmu pārliecināts un var nebaidīties arī teikt. Un arī Ilze Jaunzeme, kur ir brīnišķīga māksliniece, pianiste, un viņi kopā radīs šeit skaistu mūziku, tā kā jums ir iespēja šovakar šo piedzīvot. Ārā ir brīnišķīgs rudens, pamazām jau sāk iezeltoties, un es domāju, ka šī mūzika vēl vairāk spēs mūs arī aizvest kādā piedzīvojumā. Un vakar bija kādi jautājumi par to, vai tad varbūt dejām vajadzētu šeit notikties arī svētdienas vakaros. Es domāju, viss, ko mēs darām, ja mēs to darām Dievam par godu, tad tas arī var būt par svētību. Paldies! Tagad, draudzes, jūs aicināšu dziedāt kopdziesmu. Kopdziesmas laikā mēs sagatavosimies svētajām vakarēdienām. Un es jūs aicinātu, ka jūs katrs pārbaudītu savas sirdis, ja jums būs laiks padomāt, lūgt Tēvam. Varbūt jums kaut ko vajag atdot viņam, varbūt jums vajag ar kaut ko dalīties, varbūt izsūdzēt viņam kaut ko. Un kurš pieņems to kungu kā savu pestītāju, tas varēs pieņemt svēto vakarēdienu. Lūdzu, dziediet kopdziesmu. Thank
piecelsimies, ieklausīsimies Dievvārdā un svēto vakarēdienu varam baudīt ik viens, kas ir pieņēmis Jēzu Kristu kā savu glābēju, un Dievs bagātīgi sveitī. Pārbaudiet savas sirdis, lūdziet, lai Dievs atkal no jauna mūs pārbauda, mēs izšķiram, kas labs, kas slikts, lūdzam piedošanu iespēju, vai vēlāk, ja Dievs kaut ko uzrunā, ar kādu izrunājamies vai atvainojamies, un ar tīru sirdi nākam Dievu priekšā, pieņemam svēto vakarēdienu un atceramies, Kristus dēļ mums ir nomiris, augšām cēlies. Tas ir tas būtiskākais. Cik kārt jūs jo no tā kunga es esmu saņēmis, atvainojos, ko arī jums mācīja, ka tas kungs. Tanī naktī, kad tas tāpa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet, ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdam. Un tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena ņēmis sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Debes Tēvs svētī gan šo maizi, gan šos biķerīšus un ikvienu, kas baudīs, Tēvs svētī, aizskari un vieno draudzi arī caur šo svēto vakarēdienu. Vieno draudzi, ka mēs vairāk meklējam to, kas mūs vieno, vairāk iestājamies par to, lai cilvēki tiešām tiek glābti, uzrunāti, un viņiem arī ir mūžības vērtība. Un tas, ko mēs šodien šeit varam piedzīvot no jauna, tas, ka tu esi nomiris un augšām cēlies dēļ mums. Tu esi tik daudz darījis, tik lielu vērtību mums iedevis šeit dzīvē, ka mums ir vērts dzīvot, un par to tev pateicība. Āmen. Sēdieties vēl uz mirkli maizes laušanas laikā, mēs dziedāsim vēl kādu dziesmu, un tad jau mēs atkal nākam priekšā, jūs nākat divās rindās, pa vidu nākam visi, un vieni nāk uz kreiso, vieni uz labo pusīti, jo pa vidu Viktors ar maizēm stāvēs, un pēc tam biķerīši būs vienā un otrā pusē. Lai Dievs svētī!
Un Dievvārds mums saka, tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena ņēmis, sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdam, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, iedrošina, stiprina, un mēs visi kopā vēl vienu dziesmu Dievam par godu dziedam, un tad vēl aizlūksim, pateiksimies un noslēgsim dievkalpojumu. Sēžieties, draugi! Vēlos priekšā aicināt šī mēneša jubilārus Elga Stimbere, Felicita Leksdiņa, Aivars Atvars, Beāte Bārdiņa, Ieva Mitrofānova, Kate Fomene un varbūt vēl kādam šajā mēnesī dzimšanas diena, kurš nav sarakstā. Es došu vārdu mūsu draugs priekšniekam Viljamam. Mīļi, sveicam jūs, skaistās meitenes, 4, ar ļoti skaistiem ziediem. Citi saka, kāpēc Dievam vajadzēja tā radīt, ka rozē ir ēkšķi, bet mēs varam būt pateicīgi, ka ēkšķiem ir rozes. Un tās noteikti esat arī jūs mūsu vidū. Mīļi, sveicam! Mēs arī lūgsim šeit priekšā jauno ģimeni, Martu. Vizmiņa, lūdzu, nāc. Marta! Ģimene! Eduards. Elziņa mazā. Mēs no sirds priecājamies par mazo Elziņu un esam ļoti, ļoti pateicīgi Dievam, ka mums ir meitenītes šogad un mums ir viens parāds, ko mēs gribam darīt, apsveikt jūs ar meitiņas piedzimšanu un
jauno svētdienas skolnieciņu. Aplaus lūdzu. Redz, Elza, tevi jau uzņem svētdienas skolā, pat neprasot parakstu, ja? Mēs vienkārši uz godvārdu. Un, kā jūs domājat, kura vārda diena viņai bija vakar? Pirmā. Pareizi. Matemātikā ļoti labi mums klāja. Pirmā vārda diena, ar to arī mēs sveicam Elzu un mīļos vecākus. No sirds. Tagad es aicināšu mūsu draudzes mācītāju Elmāru, lai viņš aizlūdz gan par Elziņu, gan par ģimeni, gan par jubilāriem, gan par mācītāju mūsu. Piecelsamies un noslēgsim šo dievkalpojumu. Tēvs, es tev pateicos par šo ģimenīti, par Elziņu, un Tēvs pateicos arī par jubilāriem, ka tu viņus bagātīgi vari svētīt, stiprināt, iedrošināt, vadīt savā žēlstībā. Un Dievs, paldies arī par Viktoru, ka tu viņam esi devis iespēju piedzīvot tevi, palikt tevi un pilnveidoties, palīdz mums katram pilnveidoties. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, lai pasargā mūsu sirds un mūsu domas Jēzu Kristu. Dievs ar jums līdz atkal tiksimies. Vēl mazu mirklīti. Es vēlos arī pateikties un lūgt par sadraudzību, kas mums ir aizmugurē. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos par tiem cilvēkiem, kas ir sagādājuši to sadraudzību, Tēvs. Es arī lūdzos par tiem cilvēkiem, kas baudīs viņu, Tēvs. Es Tev pateicos, ka Tu mums esi devis, ka mums ir ko baudīt, ka mums ir tik daudz dots, Tēvs, ka mēs citreiz aizmirstam pateikties, Tēvs. Šķīstī mūsu sirdis, ka mēs baudīsim šo ēdienu, Tēvs. Sagatavo viņus arī attīri. Un Tēvs arī, es lūdzos, ka šajā brīdī mēs ejot katrs vien no šī nama ārā, ka mēs paņemam līdzi tos vārdus, nebīsties. Iestājies par katru vienu cilvēku, par katru pretīnākošo, par ģimeni, par draugu, par uzņēmumu, par valsti. Tēvs, lai notiek Tavs prāts, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tā, un atkārtošanai tātad šovakar 5:00 esiet mīļi gaidīti uz skaistu kameru mūzikas koncertu. Paldies!